Viļaka – mazpilsēta Latvijas ziemeļos, kur jau gadsimtiem svētdienās starp pakalniem sasaucas baznīcu zvani, aicinādami ļaudis sanākt kopā. Viļaka atrodas 250 km attālumā no Rīgas un tikai 8 km no Krievijas federācijas robežas. Tās platība ir 6,3 kvadrātkilometri, un pēc pēdējiem tautas skaitīšanas datiem Viļakā dzīvo ap 1800 iedzīvotāju, kas turpina veidot mazpilsētas vēsturi. Tu mazā pērle, gulējusi dzelmē, un viļņu klēpī izauklēta reizes. Nu gadsimtiem jau slīpē tavus sānus, gan vēsture, gan spalgais ziemeļvējš. Kā sirma māmuļa, tu savus ļaudis sargā, te asaru un bēdu bijis daudz. Bet jau kopš aizgājušiem laikiem bargiem, tu pārmainies un nemitīgi audz. Ai, Viļaka, nav tavās ielās bruģa un seno dienu liecinieku maz. Ir cilvēki ar latgaliešu sparu, un viņi neļaus tavam tēlam zust. Te viss ir harmonisks, cilvēka mēram un labsajūtai piemērots, zaļi parki, dārzi, koku rindas un vienlaikus pietiekams pilsētniecisks dzīvīgums un patīkama apbūve. Tā šo Latvijas ziemeļu pērli savā grāmatā raksturo profesors Pēteris Zeile. Viļaka ir viena no vissanākajām lielās latgaļu cilts apdzīvotajām vietām un viens no Livonijas svarīgākajiem nocietinātajiem robežpunktiem Rīgas arhibīskapijā Marienhausenas pils no 1293. gada. Viļaka ir arī lielākais Latvijas pagasta centrs pirmskara neatkarīgajā Latvijā. Viļakas apriņķa centrs no 1945. līdz 1960. gadam Abrenes rajona centrs. Viļakas vārds vēstures lapusēs ierakstīts pirms 720 gadiem. Šodien Viļaka ir pierobežas mazpilsēta ar bagātu vēsturi un nākotnes cerībām. Pilsētas iedzīvotāju vēstures līkločus vienkopus var sastapt Viļakas muzejā. Tas nodibināts 2004. gadā, atrodas vēsturiskā 100-gadīgā ēkā. Viļaka sākās ļoti vienkārši, jo dzīve ir ļoti daudz skaista, interesanta un radošā, bet visam pāri stāv cilvēks. Jo cilvēks bija tas, kurš 1293. gadā ierakstīja pirmo lapusi Viļakas vēsturē. Un tad turpināja krāt notikumus, turpināja krāt visas lietiņas, kas notikās, jo tas bija tikai un vienīgi cilvēks, kas to Viļakas apkārti veidoja. Līdz 1829. gadā Viļaka bija tā saveidota, ja, kad atdzīvojusies jau, kad Viļakai piešķīra miesta tiesības. Un miestam jau, protams, kā lielākai apdzīvotāji vietai, tad jau nāca arī savi pienākumi vairāk klāt. Un cilvēks, protams, tās visas lietas piefiksēja, zīmēja, dokumentēja, kaut ko skicēja, līdz beidzot parādījās fotogrāfija. Un 1945. gadā cilvēks bija tas, kurš to miestu bija pārveidojis tik tālu, kad Viļakai piešķīra pilsētas tiesības. Viļakas pastāvēšanas 720 gadē muzejā izveidota izstāde kā bilžu grāmata, kurā svarīgākos vēstures notikumus sakārtojas mākslinieks Jānis Laicāns. Viena fotogrāfija var pateikt ļoti daudz, un daudzas fotogrāfijas var nepateikt neko. Mēs kādreiz esam bijuši ebreju miestiņš, un šeit arī atcerējies to, ka tur bija tāda bodīte. Sen ir aizmirstas tādas lietas, kad Viļakā bija Ļeņina piemineklis. Ja? Jaunatne tagad nezina, kas tas tāds ir. Sen ir aizmirsta tāda lieta, kad uz Abrenes ceļa uz Spitālavu bija tāds koka tilts, un tas ceļš bija ļoti dubļains, ja? Un kad iegrima mašīnas. Sen jau ir aizmirsti traktoristi, kas tie tādi bija, tagad visi tie operatori un motociklu braucēji, ja, kas bija lielās oktobra sociālistiskās revolūcijas gada dienas, ko svinējām ar lieliem pārgājieniem. Atmiņas par kinoteātri. Kas ir tas, ko Viļaka ir saglabājusi cauri gadiem? Savas tradīcijas. Nemainās ne Ziemassvētku, ne kapu svētki nemainās. Tās tradīcijas, kas mums ir dzīvojušas gadu gadiem, un savus cilvēkus, un savus labos darbus, un savus cilvēkus.
tādu gaišumu, spītīgumu, izturību. Tas ir gājis cauri visiem laikiem. Un lai arī tā turpinās. Viļa kā allaži ir dzīvojuši darbīgi un inteliģenti cilvēki, kas mīl savu pilsētu. Jau sirmā senatnē ļaudis te kopuši laukus un mežus, nodrošinot sev iztiku un padarot Viļakas zemi arvien krāšņāku. Skaistā Viļakas daba priecē nevien iebraucējus, bet arī pašus viļacēnus. Nu pat iznācis pašu viļacēnu apkopots dzejas kopkrājums Dvēsele saka, kurā apvienojušies autori, kuru dzīves gājums saistīts ar Viļakas vārdu. Viļaka. Neizsmeļama vēsture saka, dziļa kā mūžība saka. Un no šīs sakas jau vairāk kā 7 gadsimtus pats radītājs dāvina mums dzīvības ūdeni, kuru var dzert un remdēt slāpes. Viļakas vissvētākās Jēzus sirds baznīca, Dieva mīlestības un svētības avots, no kura var smelt un remdināt slāpes. Kāpēc aka un dvēseles? Aka tāpēc, ka vārdā Viļaka ir šis savienojums aka, vai tā ir viļņu aka, vai kā bērni spēlējoties saka viļa aka. Lūk, un kāpēc dvēseles aka? Aka saistās ar dziļumu, ar skaidrību, sirds skaidrību, ar tādu noslēpumainību. Un kas var būt noslēpumaināks par dvēseli? Dzeja ir dvēseles valoda, taču tajā mēs tik reti ieklausāmies, saka Aussalīts, ja Pēteris Boldāns, viens no dzejas autoriem. Viņš dzimis Balvu rajona Tilžā, bet uzaudzis Briežuciema pagasta Aussalas ciemā. Šobrīd strādā Viļakas novada domē. Pirmo dzejoli uzrakstījis pirms 30 gadiem un publiski uzdrošinājies nolasīt tikai augstskolas kursabiedriem 2004. gadā. Dzejas krājumā Dvēsele saka publicēti 11 Aussalīša darbi. Tas bija pakluso kaut kur līdz 2004. gadam, kad es ar saviem kursabiedriem uzdrošinājos pirmo dzejolīti nolasīt. Tas bija par kolēģītēm, agronomu meitenes, bet, diemžēl nav man līdzi tas dzejolītis, tas var 2004. gadā. Tas bija pirmais dzejolītis? Jā, un tagad regulāri mēs tāds draudzīgs kurs esam, jau 17. gadu. Šogad bijām Talsos arī. Tā, ka to kursabiedriem tas nav noslēpums, bet, pārējie tas... Vietējie un kolēģi un līdzcilvēki tomēr nezināja. Jā. Cik daudz jau ir? Cik liels tas manuskriptu krājums ir? Diezgan. Cik grāmatas jau sanāktu? Daudz skaitlīgi nerunāsim, bet kaut kas varbūt ir sanāktu. Jo tie dzejolīši vien kaut kur pie 200, bet vēl, kā jau es teicu, tie garākie tādi stāstiņa pantos. Tie, kur no 18 līdz 130 tādi. Puķu valoda. Pašā vasaras plaukumā, skaistā ziedu krāšņamā, kad atnāk dienas saulainās, puķes laižās sarunās. Spalgu balsi gundegas, izkliedz savas replikas, dzidru balsi zvaniņi sauc pie sevis kameni. Pīpenīte cēli pagriežas, pazīlēt man nosolās. Pie smilgas ķeras madaras un rāda ziedu kupenas. Jaukām smaržām apvītais āboliņš tik necilais, runājas ar bitītēm, šitām medus vācējām. Pāri visam smildziņas, izpleš savas skariņas, dungo klusi dziesmiņas, ar vēja bērniem draiskojas. Kāda Viļaka ir jūsu acīm? Cik viņa ir skaista, pievilcīga, jauka pilsēta? Nocitēšu to pēdējo pantiņu. Viļaka pilsētiņa jaukā, burvīga jebkurā laikā. Skaista tukat, liepas smaržo, burvīga, kad sniegi zaigo. Viens no jaunajiem autoriem ir arī Normunds Orlovs, kurš ir Viļakas valsts ģimnāzijas skolnieks. Normunds 2008. gadā sācis rakstīt prozas darbus un ar laiku pievērsies dzejai. Normunds Orlovs arī spēlē ģitāru un raksta dziesmas. Pirms 2 gadiem uzrakstīta pirmā dziesma ar nosaukumu Kopā, kur ar maksimālo punktu skaitu novērtējusi arī pirmās mūzikas olimpiādes žūrija. Mana pati pirmā dziesma bija Kopā.
Šī ir trešā dziesma pēc skaita. Un kopā dzirdēja, pa šī pirmie dzirdēja, es piedalījos pirmā mūzikas olimpiādē Latvijas. Manu dziesmu pirmo novērtēja ar vismaksimālāko punktu skaitu, un pavisam no tās grupas bija tikai maksimums 5 cilvēkiem. Nu tā. Un tāpēc man tas tā vēl vairāk tā iedvesmoja rakstīt. Man nav vairs ko teikt šai vakarā, kurš tikās stāv man pretī. Diezgan daudz ir izciests un diezgan ir aizmirsts. Es domāju šai vakarā tikai par tevi, jo nevaru aizmirst tavu smaržu un tavās dzintarainās acīs. Tas, ko tu dāvāji man, tas nebija mīkļš, tas sapnis, kuru aiznesa taureņu spārni un nodziedāja ēnu acis. Tu ļāvi man sapņot brīvi un ļāvi pieskarties sev, bet es zinu, ka nebūsim brīvi un tu neļausi pieskarties sev. Viļacēni ir izkaisīti visā plašajā pasaulē, un daudzas pazīstamas personības saistās ar Viļakas vārdu. Vieni Viļakā atgriežas, lai baudītu atvaļinājumu, citi cer atgriezties pavisam, bet tie, kas Viļakā dzīvo jau gadiem ilgi, šo pilsētu uzskata par skaistāko, mīļāko un vienīgo. Viļakas iedzīvotāja Ilga Pizika ir jaunā vecmāmiņa, kas dzīvo un strādā savā pilsētā un ir patiesi gandarīta, ka arī bērni palikuši dzimtenē un to pamest negrasās. Ilgu satiekam pilsētas skvērā. Ratiņos guļ mūsu Viļakas jaunākais iedzīvotājs. Tā ir Viktorija. Tā ir mana mazmeitiņa. Cik daudz jums arī ir mazbērnu, vai tas ir arī? Šis ir pirmais pagaidām un vienīgais. Tad jūs plānojat, lutināt un cerat, ka viņa paliks arī Viļakā dzīvot? Es domāju, ka jā, jo vecākiem ir sava māja netālu no Viļakas. Tā kā mantiniece. Viļakā jau vairāk kā 50 gadus kopā dzīvo Benita un Alfons Kristopāni, kas savulaik iepazinušies, kad Alfons pēc armijas nozīmēts par jaunizveidotās Viļakas internāta skolas direktoru, bet Benita pieņemta darbā par audzinātāju. Pērn Kristopāni nosvinējuši zelta kāzu jubileju. Jādzīvo, jāsaprot vienam otru un viss. Jāpalīdz. Jāpieskaņojas. Jāprot. Redz, ka viņš dusmojas. Paimaliņā. Nu, ko vēl, lai saka. Nu, mēs jau tik daudzus gadus esam kopā, ka mēs es, piemēram, būtībā jau zinu, par ko viņš var sākt dusmoties. Tad es mēģinu to nedarīt. Bet, ja tomēr sanāk, tad es cenšos pārvērst par joku. Viņš, es nezinu, kā viņš mani pacieš. Jau vairāk kā pusgadsimta garumā Benita un Alfons Kristopāni ir pratuši saglabāt sirsnību, uzticību un paļāvību vienam pret otru, un Viļaka vienmēr bijusi viņu mīlestības lieciniece. Viļaka ir Viļaka. Jā, tā tiešām ir vieta, nu, es teiktu, viena no skaistākām vietām pasaulē. Un to es nesaku vienkārši tāpēc, ka es tiešām mīlu Latviju kā tādu un arī Viļaku bezgali, ja? Bet to es saku tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku, kuri atbrauc pasauli apceļojuši, es pat esmu ceļojusi ļoti daudz, vai ne? Apceļojuši pasauli, viņi atbrauc un viņi saka, nav skaistākas vietas par Viļaku. Lai arī daudz vietu mājas pierobežā paliek tukšas, Viļakas novada Medņevā kā sanāk kopā saimnieko 3 paaudzes. Pašā ciema nomalē, Kalnāju mājās, ir gan lopi, gan arī plašs un krāšņas dārzs, kas ir viens no skaistākajiem visā novadā. Čerbakovi agrāk dzīvojuši pilsētā, tomēr, lai tēva mājas neietu postā, atgriezušies saimniekot laukos. Šeit cilvēki ir ieguldījuši savu sirdi un savu dvēseli un arī
veidojuši dārzu paši, nebūdami varbūt arī profesionāļi. Un vienmēr Lucijas kundzei un Evai te ir, kad brauc sakoptas puķu dobes, tāpat arī sakopts augļu dārzs un iestādīti jauni kociņi un arī māja. Un īpaši jāuzteic, kad Ainārs visu būvēja pats ar savām rokām. Gan uzbūvējis atpūtas vietu, Lapenīti ir uzbūvējis, gan tagad pievēršas arī pirtiņai, šūpoles ir uzbūvējis. Tā kad diezgan daudz paši dara. Vienkārši bez lieliem līdzekļiem. Medņevas pagasta kalnāju māju saimniece Lūcija Čirbakova ar katru ziedu prot sarunāties, laikam tāpēc puķis viņas dārzā zied no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Cik jūsu ir un cik daudz ir palīgu jums? Mēs esam 5. Dēls, vedekla un 2 mazdēļi. Galvenais jau šitā zālītes pļaukšana, ravēšana, mēs ar vedeklu ravējām. Šitos visu zālītes pļaukšana jau uz mazdēla pleci. Čerbakovu jaunā paudze agrāk dzīvoja pilsētā, taču atgriezās, lai tēva mājas neietu postā. Tā mūsu. Jo saku, kārtībā ir. Imotīgi nepateici. Kas par itim godiem ir izdarīts? Kas nu jauna izcelts vai atjaunots? Vai par itim godiem daudz kas izdarīts. Par itim, cik mēs esam atgūstāšanu, 6 gadi kodiem. Izcelt arī kūts, šķūns testī. Mojā restaurēta pilnīgi. Kas palīdz vai pilnīgi viens pats strādāja? Man puikas palīdz, atceru viens pats es strādāju. Mums ir ģimenes locekļi, vienalga kas, kurus paprasījot paturēt, kaut kur nebija izstīt. Vai jau sīvātīt, vai jau motētīt, vai kā šuvu apkort motē, atgāja sīvā darbā ir motētīt dēļi patur. Kalnāju māja nominācijā sakoptākā lauku sēta ir iegūsi 2. godalgoto vietu un tā ir godam nopelnīta. Pēdējo būvējot arī tī Lapenē. Tas ir pagušā godā, kas uzcelts tikā. Šugad, kas, šugad uztais, tas šupules ir, atvaļinājumā aizgot. Pirmīs, kas man bija domāt, tas ir uztais šupules, jo nav līdzekļu tādu, lai, līdzekļi būtu nupirkti, bet nav šais cik slinks, ka es pats varu uztaisīt. Nav šais, to, kā es esmu pasavieris, ko tas tu šupules ir, bet ja tādu naudu maksāt par tādam šupulim, to es labu pats uztaisu. Savā zemē mēs paši saimnieki. Ka neizdarīsi pats, cits jau nīc nedarīs to darbā. Ka neizdarīsi šodien, tev rīt jau dara būs 2 darbi. Rītdienas darbs ir šodienas darbs jau dara. To labu šodien tu izdarīt darbu ir, lai nav gātu šodienas darbu rīta darīt. Viļakas novadā un pilsētā darbīgu un radošu cilvēku netrūkst. Lauku ļaudis darba tikumu turējuši godā vienmēr. No senčiem mantotās tradīcijas saglabājušas arī Atzeles sievas. Folkloras kopa Atzele šoruden atzīmēs 25. pastāvēšanas gadadienu un Susāju pagasta Krauļu sāģas iedzīvotāja Valentīna Bratuškina dzied kopš ansambļa dibināšanas. Viņa ir raudēja un Viļakas pilsētas svētku laikā jaunajai paaudzei māca, kā no līnu pakulām savērt pavedienu. Es būtu papatēju no 14 gadiem strādāju. Te jūs patēju, bet mamauda man taisām audaklas, saudam grīdas segas, saudam busodas segas. Šitim lieniem var. Vilnas arī kā visam, ārējā visu saudaklis patēju, pati segas saudu. Līdz Rīgai manas segas aizgujā, kuriem par nav daudz. Vai pie darba arī dzīdit? Būs cauri. Vienādi dzīsmet ir manā darbu. Bet dzīsmet aš izaugusi. Ne bērnāku, ne pašam bērnāku. Ceļu skeistu rūžu glāzu sev, kur daļi pušķotīs, lai varētu tautu dalu. Airuzītiem kairinot, lai varētu tautu dalu. Airuzītiem kairinot. Mēs patīk visodas dzīsmes. Mēs dzīdam vairāk tautas dzīsmes. Grākojam arī ar šlāģerīšiem. Gan dzīdam kožu dzīsmes, gan dzīdam tādas mīlestības dzīsmes, tādas podzīvojuma dzīsmes.
pēc vajadzības. Folkloras kopa Atzele ezera krastā pilsētas svētku pasākumā iejūtas mūžas ļaužu kārtā Leons sukā linus, Valentīna vērpj, bet vēl kāda jauna meita auži jostu piesējusi sev pie vidukļa. Cilvēku pilnā Viļakas ezera pludmale muģēt muģi gluži kā senāk Viļakas jeb Marienhausenas mūžas pagalmā. Katrai savs darbiņš, redziet, kurš vilniņu sukā, kurš taisa pavedienu, kurš jau tin, kurā man aiz muguras jostiņa sauž. Pie manis piesējusi, jo nav jau citas vietas, kur katrai savs darbiņš. Tas tā kā senāk. Vai jūs mājās arī tādus viestu guļat? Tieši ar šo pašu? Ar šo pašu. Ļoti veca. Cik gadu varētu būt taču ķernei? Nu, gadu 50 varbūt, nezinu. Īsti nezinu. Nav tik veca, cik Viļaka? Nu, nē, tik veca gan nav, bet nu pietiekami. Mūžas dzīvi mēs skaidrs neesam piedzīvojuši, tikai pēc nūstostī mēs kaut ko varam te atgadinot. Bet mūžas dzīves nav līdz stūpīgu izbaudīt. Visā Latgalē Marienhausena bija 4. lielākā muiža pēc grāfu Borku, Zībergu un Kofu īpašumiem. Marienhausenas muižai vairāk kārt mainījušies saimnieki, taču no 1824. līdz pat 1920. gadam palika grāfu de Lipe Lipsku īpašumā. Viļaka jeb Marienhausenā atrodas Latvijas austrumu pierobežā, savas izdevīgās atrašanās vietas dēļ bijusi tīkama arī iekarotājiem. Šogad Viļakas vīriem ar zobeniem un šķēpiem rokās bija iespēja sajusties kā bruņiniekiem, kas aizstāv savu dzimto Marienhausenu. Hei, Viļaka! Taisiet vaļi vortus! Taisiet vortus! Vai Viļakā ir kortēgi kareivi, kuri var aizstāvēt savu pilsētu? Protams, ir. Jūs jau paši redzāt, ka jāizstāv savu pili, skaitsim lepnums par savu pilsētu, par novodu, par visu, kas ir. Karavēri ir pateikami bietiski, ka bija rūbežsargi izasaistījušies vidā divi. Nu, vispār prieks, tik skarbi aizstāvēt savu cīmatu. Tā arī Viļaka palika neīmta. Ļoti labas izjūtas, jau no bērniem es gribēju pamēģināt, kā tas ir, un šodien man sapnis piepildījās. Un tiešām tā ar emocijām un ar visu sparu. Augšējo fronti aizstāvēja ar šķēpu. Kā ir no augšas aizsargāt? Forši, pieredze, ideāli, super. Sākumā biju augšā, teiksim, pie tā žoga stāvēju, ja? Un pēc tam skatos, ka vīriem jau tur netika galā, un tad es piebiedrojos pie vārtu aizstāvēšanas. Tā kā tāds komandas gars bija jūtams tur aiz vārtiem? Tieši tā, kā ziniet, kā robežsarga gars arī tā tas ir. Vietējie uzskata, ka Viļakas vēsture sākusies uz ezera salas, kur kādreiz slējusies Marienhausenas pils. Šobrīd uz salas ir vien niecīgas drupas, tomēr aktīvākie novada jaunieši salu sākuši iekopt un kopā ar novada vadību plāno to pārvērst par nozīmīgu kultūrvēsturisku objektu. 720. dzimšanas dienā Viļakas pilsēta Marienhausenas salu negaidīti saņēmusi dāvanā no valsts. Šis notikumu pavērsiens Viļakas novada pašvaldībai ļaus salas sakārtošanu veikt lielākiem soļiem. Tā bija kā spontāna ideja, var teikt. Sākumā mēs izdomājām, ka vienkārši sakopsim salu, un beigās tas, var teikt, arvien iet uz priekšu. Un tagad jau mēs katru gadu domājam, ka mēs tur sakopsim, turpināsim to attīstīt, varbūt kādu infrastruktūru tur veidot, lai būtu ērtāk un vieglāk atpūsties. Vēsturiskā vieta, ko sākuši post paši iedzīvotāji, ir vērtējama nevien kā nozīmīga dāvana, bet arī milzīgs atvieglojums. Ezers, gan arī pati sala, nebija pašvaldības īpašumā, jā, un zinot lielu attālumu no Rīgas, tad arī valstniekiem īpašumu bija šo salu pietiekami grūti apsaimniekot, jā, un tāpēc arī tika pieņemts lēmums nodot, un mēs, kā arī domājam, nolēmām pieņemt šo, jāsaka, dāvanu uz Viļakas pilsētas svētkiem, jā, par ko mēs arī ļoti priecājamies, un arī šo dāvanu labprātīgi arī pieņemam.
Viļakas novada dome salu šobrīd negrasās pārveidot. Daudz svarīgāk ir saglabāt to, kas vēl glābjams. Uz Viļakas salas no lepnās viduslaiku celtnes palikušas vienniecīgas pilsdrupas, kas turpina sairt. Mēs veiktu pasākumus, kas iekonservētu, jeb mazinātu šo pilsdrupu sairšanas, jeb izzušanu, un šobrīd par to runu. Tad mēs varam runāt par kā turisma objektu, kā vēsturisku objektu, par tilta veidošanu, tad no krasta līdz salai. Tad, tur, protams, arī atkal jārunā par ezera piederību pašvaldībai, ja, bet tikai tad mēs varam runāt kā turisma objektu. 1293. gadā Rīgas arhibīskaps Johans Fehte nodibināja klosteri, ko nodēvēja par Marijas māju jeb Marienhausenu. Vēlāk klosteris tika pārbūvēts par mūra ezerpili, bet Lielā Ziemeļu kara laikā tā tika nopostīta un nekad vēl nav mēģināta atjaunot. Marienhausenas jaunie saimnieki ir pārliecināti, ka sala un viduslaiku mūra ezerpils ir sākusi savu atzimšanas ceļu. Viļaka mazpilsēta Latvijas austrumu pierobežā raugās ar gaišām cerībām nākotnē, ka plašajā pasaulē izkaisītie viļacēni atgriezīsies mājās un stiprās ģimenes turpinās kopt savu zemi. Viļakas lielākā bagātība cauri gadsimtiem bijusi radošie cilvēki, kas ar savu darbošanos veido jaunu vēsturi, gluži kā krāsaini dzīpari raibajām uzturdeķīm.